Ģimene tā ir nenosakāma vērtība. Ģimene tas ir patvērums. Ģimenē bērns izaug par personību, līdz ir gatavs doties patstāvīgā dzīvē. Ģimenē bērns iemācās dzīves pamatvērtības, iegūst drošības sajūtu un mīlestību. Tomēr dzīvē ir dažādas situācijas, kad bērni paliek bez vecāku gādības. Ieva 12 gadu vecumā zaudēja savus vecākus, un tad nonāca Audžu ģimenē. Ģimene man ātri pieņēma ātri viņus. Tad, tā teikt, ļoti draudzīgi tas viss bija, ļoti mīļi, jo es saņēmu tādu lielu atbalstu sev. Jo, pusauģu vecumā tomēr tas atbalsts ir vajadzīgs un tā palīdzība arī ir vajadzīga. Atskatoties uz iepriekš piedzīvoto, Ieva uzsver, ka Audžu ģimene ir devusi iespēju izaugt ģimenē, un tas ir pats nozīmīgākais. Manās acīs ģimenē ir tiešām ļoti liela vērtība, jo arī tagad viņi man atbalsta un mēs satiekamies un mēs viens otram palīdzam, gan emocionāli, tā atbalsta veidā, gan arī, ja man nepieciešams kaut kāds mājās remontu uztaisīt, tad arī es saņemu no viņiem atbalstu. Tā ir vērtība, kas, tomēr to nevar noliegt. Jo, bērnamā es šaubos par to, vai es varētu būt tik spēcīgs cilvēks, vai man būtu tās īpašības dotas, ka es varētu tiekties pēc mērķiem, darīt visu, vai man būtu tas atbalsts no ģimenes. Pateicoties iespējai uzaugt ģimenē, Ieva ir kļuvusi par patstāvīgu cilvēku. Ievas ikdiena paiet studējot, strādājot un tiekoties ar saviem Audžu vecākiem, brāļiem un māsām. Arī Denis ir uzaudzis Audžu ģimenē. 2 gadu vecumā Denis zaudēja savu mammu, dzīvoja pie vecvecākiem, pie tēva un tad nonāca Audžu ģimenē. No sākuma, protams, bija ļoti grūti iejusties, jo man bija bērnībā ļoti grūti dzīves apstākļi pie vecvecākiem, pie tēva. Es tiku svaidīts, man bija veselības problēmas, es biju ļoti bailīgs zēns, kad biju maziņš, tāpēc, ka daudz kam bija gājis pāri. Un Ārijas ģimene mani pieņēma, viņi mani mīlēja, loloja, palīdzēja iziet skolā, palīdzēja mācīties tiešām. Un tas galvenais, ko es tiešām gribēju sagaidīt, un es sagaidīju, tā arī bija tā mīlestība, ka viņi man pieņēma. Tāpēc arī es esmu izaudzis par to, kas tagad esmu. Bērnam izaugt ģimenē, tas ir, manuprāt, tas ir kodols visam. Tas ir pats svarīgākais, kas ir, ka tev ir vecāki, ka tev ir tavi vecāki. Pat ja tie nav tavi īstie vecāki, bet ka viņi tev mīl, ka viņi tev palīdz, ka viņi tev atbalsta gan grūtos brīžos, gan tāpat arī, kad tu jūties laimīgs, lai ir ar ko dalīties priekā. Tie ir vecāki, viņi ir tas atbalsta punkts, tāpēc, ka vecāki tas ir pats labākais, kas var būt, kad ir, kas tevi atbalsta, kas ir ar tevi līdz pēdējiem brīdim. Denis un Ievas Audžu mamma pauž pārliecību, ka bērnu ienākšana ģimenē ir veids, kā cilvēks var apliecināt savu mīlestību un daudz mīlestības saņemt arī pretī. Nav jau tā, ka tu esi tas devējs un ka tev tās rūpes ir noteicošās, bet ir ļoti daudz lietas, kuras tu iegūsi tikai caur to, ka tavā ģimenē ienāk bērns. Jo Bībelē ir rakstīts, ka katrs bērns ir svētība. Un arī šie bērni, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevar augt pie saviem vecākiem, ienākot tavā ģimenē, viennozīmīgi ir svētība. Un tas, ko es pie saviem bērniem redzu, Audžu bērniem, kad viņi ir talantīgi, viņi ir forši, viņi ir ļoti labestīgi, neskatoties uz to piedzīvoto pieredzi, kas viņiem ir bijusi pagātnē. Un ir ļoti daudz lietas, ko es esmu mācījusies arī no viņiem, un nevar jau visus nopelnus sev paņemt, bet tu esi viņiem palīdzējis un devis to starta kapitālu emocionālā ziņā. Un tas ir arī tas, kas palīdz. Bet caur to tu arī pats bagātinies. Ja jūs esat vecumā no 25 līdz 60 gadiem un vēlaties palīdzēt bērniem kļūstot par Audžu ģimeni, vēršaties savas dzīves vietas bāriņtiesā. Jums ir jāuzrāda persona apliecinošs dokuments, jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, kā arī iesniegums par to, ka vēlaties iegūt Audžu ģimenes statusu. Bāriņtiesa izvērtēs jūsu iesniegtos dokumentus, veiks jūsu dzīvesvietas pārbaudi un sniegs atzinumu par laulāto vai personas piemērotību Audžu ģimenes pienākumu veikšanai.
Kad saņemsiet atzinumu, ir jānoklausās apmācību kurs 68 stundu apmērā, lai palīdzētu jums izveidot pilnīgāku ainu par bērniem, kuri ir nonākuši grūtībās un iespējām viņiem palīdzēt ikdienas situācijās. Pēc apmācībām jums būs iespēja kļūt par audžu ģimeni, iegūstot audžu ģimenes statusu. Un tikai tad ir iespējams ievietot bērnu jūsu audžu ģimenē. Lai sniegtu atbalstu adaptētājiem, aizbiltņu un audžu ģimenēm, Rīgas pašvaldība nodrošina augsti kvalificētu speciālistu konsultācijas gan individuāli, gan arī grupās un organizē dažādus pasākumus tām ģimenēm, kurās ir ievietot Rīgas pašvaldības bērni, kā arī Rīgā deklarētām aizbiltņu un adaptētāju ģimenēm. Aicinu uz Rīgas bāriņtiesu gan ģimenes, gan personas, kurām ir pietiekoši motivācijas un resursi, lai mīlētu svešus bērnus, viņus pieņemtu, lolotu un lai kļūtu par audžu ģimeni. Nāciet uz bāriņtiesu pieņemšanas laikos, mēs jums paskaidrosim sīkāk, kas ir nepieciešams, lai jūs spētu palīdzēt tiem bērniem, kas ir palikuši bez ģimenes. Aicinu nākt uz konsultāciju, lai uzzinātu daudz vairāk, kas ir nepieciešams, lai taptu par audžu ģimeni, kā notiek process. Nāc uz Rīgas domas bāriņtiesu, Kalēja iela 78, pieņemšanas laikā pirmdienās no 2 līdz 7 un otrdienās no 9 līdz 12. Ieskaties Rīgas domas mājaslapā vai zvani uz Rīgas domas labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 8000 50 55. Atver savu sirdi un palīdzi uzaugt bērnam ģimenē.